Sveiki, sveika, namaste, laipni lūdzam Brindaraka TV, un tagad šis video, ko es daru, ir šis vissvarīgākais video. Jo, ja mēs rūpējamies par jebkuru vertikālu mērķi, jebkura radība, kas ir nonākusi uz nāves robežas, malla var atvest atpakaļ ikvienu. Šis ir video, kas to ir pierādījis, aizstāvot punktu. Viņa vārds ir leģenda. Viņš ir ielas suns. Viņš ir ielas suns ar savu vārdu. Neskatoties uz sākumā daudz ko redzēt. Viņš bija skaists. Jūs zināt mūsu mājdzīvniekus Bunti un Mazais. Kopā ar viņiem viņš ir ļoti draudzīgs, tei. Viņš mēdza izteikt lielu mīlestību pret viņiem un palikt pie viņiem. Lūk, zaķis. Nonākot pie sākotnējā stāsta, ir neliels traucējums, kad pārceļamies no vecās mājas uz māju. Šī māja ir kārtībā, ja ne? Tas ir nedaudz tuvu dīķim, vai ne? Ja līst lietus. Lietus sezonā viss ir iegremdēts. Viss ūdens ir pievienots, tei. Tas ir ārpus mājas. Tas neienāk mājā, bet durvis ir ūdens. Būs problēmas ar dubļiem. Esam no vecās mājas. Ja māja mainījās, viņš nāca mums līdzi. Patiesībā viņš bija tieši blakus mūsu mājai, kad mēs uzturējāmies netālu no mūsu vecās mājas. Viņi atpalikušās ciltis. To sauc par lambadi. Viņi ir viņu mīluļu suns. Viņš ir ļoti skaists. Kad mūsu mazais ieraudzīja kucēnu. Kopš tā laika viņš ir bijis. Viņš mēdza palikt pie apata mājas vārtiem. Viņš arī atnāca, ja gāja pastaigāties. Mums bija jāmaina māja. Mēs esam šeit. Kad es atnācu uz šejieni, kad es tur biju, es mēdzu dot ēdienu bērnam un dot to arī viņam. Kā tas pierada? Rotaļāšanās ar bērnu. Viņš bija kopā. Tieši viņa dēļ tur ir arī mazie bērni. Ja man ir 4 bērni, esmu iedevis 3 kādam citam vienu. Tagad tu to esi redzējis Buntī. Kas ir tas? Paņēmām Bunti un mazo un atnācām uz šo jauno māju. Atbraucot uz šo vietu, šī māja mums ir laba kā ērtība visādā ziņā, bet ja verandā ārā līs lietus, viss būs dubļains. Viņš arī ieradās šeit, un viņš visu nakti gulēja slapjumā zem mūsu automašīnas. Viņš dabūja sēnīšu infekciju. Neviens suns nedrīkst ilgi gulēt slapjumā. Ja tas guļ, tas noteikti saņems ādas slimību. Ādas alerģija ir pienākusi. Tas viss ir kā hauss. Tomēr viņam jau no paša sākuma ir šī ādas slimība. Es arī uztaisīju video, ja Hronika izskrēja, uzturoties pie šīs vecās mājas. Jostā ap kaklu ir vecais īpašnieks. Ar nelielu neuzmanību. Viss ap kaklu ir kā pušums. Ja tas tā ir, tad zāles tiek labi izmantotas. Tad mēs gandrīz pāris mēnešus lietojām zāles un noskaidrojām slimību. Infekcija joprojām ir viņa ķermenī. Papildus tam. Viņš turas pie mums. Esot pie mūsu mājas. Viss ķermenis ir alerģisks pret ādu. Izplatās kā kašķis ar sēnīšu infekciju. Ar laiku man viss muskulis iekšā redzams no ārpuses. Viņš izskatījās briesmīgi un briesmīgi ar asinīm pa visu ķermeni. Uz kāju, uz kuņģi. Seja, it īpaši, ja seja ir ar pārāk daudz vārīšanās. Pat acis nav redzamas. Tā mēs sākām lietot zāles, kuras bijām lietojuši agrāk. Nesamazinājās. Ārsts teica, es viņus negribu. Lietojiet šīs zāles, viņš rakstīja. Viņš arī teica, ka injekcijas jāveic regulāri. Labi, tieši tā, 2 injekcijas katru dienu. 3 dienas vēlāk, 4. dienā kopā ar šīm 2 injekcijām. Vēl viena injekcija. Tas nozīmē, ka 3 injekcijas. Ik pēc 4 dienām. 2 injekcijas. Tā mēs darījām 3 mēnešus. Mēs viņu aizvedām uz Narajenaguda suņu slimnīcu.
tagad klāt. Viss ir viss. Izārstēšanās ir beigusies. Viņam atkal ir jādabū mati uz ādas. Sajauciet omega tauku sīrupu ēdienā, ko ēdat. Viņš teica: dots. Arī šampūns, lai neļautu viņam iegūt smaržu. Vēl viens šampūns, lai samazinātu alerģiju. Spraji. Dienas sākumā regulāri, izņemot dienu, lai peldētos, tad reizi nedēļā. Zāles. Tā ir diēta. Rūpējoties par to, viņš atgriezās pie savas bijušās veselības. Sapratu. Jūs to redzat tagad. Veselīgs ir kļuvis par pilnvērtīgu veselīgu sunīti. Šobrīd šur un tur ir mazāk matu. Tas arī tur atgriezīsies. 80% matu ir ieradušies. Nav brūču, kur ir šis mazais ievainojums. Šodien ir rīts. Viņš ierodas pastaigā ar Bunti un Činnari. Šorīt Bunti devās uzbrukt sunītim. Tad viņš gāja suņa priekšā un cīnījās ar viņu, lai zaķim neko nedarītu. Lūk, šī mazā trauma, cīnoties ar šo suni. Šī brūce arī sadzīs pēc dienas vai divām. Kļūs labāk. Es lietošu zāles. Kopā ar mūsu suņiem viņš arī ir apmeties mājā. Tagad viņš arī ir kļuvis par mūsu biedru.